klausies sarunu cikls Iestātne. Inženieris, rakstnieks, teātra mīļotājs un aktīvs dalībnieks, tilts starp cilvēkiem. Šie ir pieturas punkti, kas raksturo mūsu jauno Iestātnes epizodi. Un mūsu sarunas biedrs šodien ir Gunters Ceravs. Labdien, Gunter! Labdien! Esam satikušies 2025. gada izskaņā, un tā vien šķiet, ka tev šis gads ir bijis ļoti, ļoti darbīgs, jo ir izdota grāmata Traļmeistars, ko arī mēs šeit varam redzēt. Krišjāņa Valdemāra 200 gadas zīmē ir tapusi Luga Vollis. Tev arī ir tāds jaunums kā darbošanās teātrī, bet jau kā vadītājam. Un pēc pēdējās mūsu saziņas un satikšanās es saprotu, ka arī dažādas aktivitātes muzejā ir tās lietas, kas šogad varbūt ir kaut kā tāds jaunums tieši tavā dzīvē. Kā tu pats raksturotu šo 2025. gadu, kurā mēs vēl šobrīd esam? Ar vienu vārdu. Gads bija ļoti aktīvs. Un es pats negaidīju, ka viss tās saliksies. Bet tas man neko tādu apgrūtinājumu neradīja. Grāmata jau bija pa lielam uzrakstīta un Luga arī bija uzrakstīta. Un es jau cerēju, ka šajā gadā varbūt izdosies kaut kur arī viņu uzvest. Bet tie kolektīvi, kas mums ir novadā, ir diezgan maziņi un arī maz tādi vīrieši, kas tur darbojās. Bet es par to daudz nesatraucos, jo dzīve iet uz priekšu un bija muzeja pasākums. Mani iekļāva muzeja pedagoģiskā programmā Tallas novada muzejs. Man bija tā iespēja notēlot Krišjāņu Valdemāru, un tas man bija liels gandarījums par tā pielikt punktu arī šī gada aktivitātēm. Ja mēs mazliet atgriežamies pie Traļmeistara, izlasot šo grāmatu, man vismaz bija sajūta, ka tiešām tas viss, ko tu esi aprakstījis, ir tevis paša piedzīvots, un arī ievadā tu raksti, ka tu esi bijis līdz tētim, un tā ir tava principā bērnība. Varbūt, kad mazliet varam atgriezties tavā bērnībā. Kādas tad ir tās spilgtākās atmiņas? Tas, ka es piedzīvu šeit pat Mērsagas slimnīcā, to es lāgi neatceros, vai ne? Bet to ir man mamma stāstījusi, ka viņi ir tad brīdī skatījusies pa logu, jo tā slimnīca atrodas bet jūras krastā, un bija nakts, un kuģi gāja jūrā. Un tas man ir kaut kā aizķēries, un varbūt, ka tas ir atstājis kaut kādu ietekmi uz to, jo tēvs man tiešām bija traļmeistars, un viņš bija tāds vienkāršs cilvēks, nācis no zvejniekiem, no tādas ģimenes, kas dzīvoja ķūļos, bet brauc uz kuģiem un bija speciālists par traļiem un kļūst par traļmeistaru, un viņš arī man ņēma līdzi zvejā. Un tas tādā padomu laikā bija diezgan tāds aizliegts pasākums, un man bija jāslēpjās kubrikā, un to es arī tā kā līdz ar to apguvu visu, novēroju tās lietas, ko dara zvejnieki, un tas arī man atstājis arī iespaidu, un droši vien, ka daudz kas no tā, ko es redzēju, arī jūrnieka, zvejnieka, traļmeistara dzīvē ir arī šajā grāmatā tapis, un tas man bija vieglāk rakstīt par to, ko es esmu redzējis, ko es piedzīvojis. Tētis traļmeistars, tad mamma ir skolotāja no Latgales? Mamma ir skolotāja no Latgales. Jā. Es esmu daudz kur pieturējies, un daudziem personāžiem ir prototipi. Mērsadznieki, man nāk mērsadznieki reizēm klāt. Ar ko tu biji domājis? To un to. Un tad es tā jau dikti neslēpju, es jau saku. Jo es esmu sapratis to, ka es jau pats esmu pamazām kļūst par vēsturi. Un cilvēki kaut ko atceras, kaut ko neatceras. Un tas bija tas mans galvenais iemesls, kāpēc es rakstīju to grāmatu, atstāt savu liecību, bet šoreiz tādā literāra darba veidā par to, ko es esmu pats pieredzējis. Un tad tā epizode par lapsu un kaķiem, kur kaķītis paliek bez astes, tā arī tad ir piedzīvota epizode. Daudz, kas ir saklausīts no mērsadznieku stāstiem. Es esmu runājies ar diezgan daudziem cilvēkiem, un es viņiem tos tā neesmu teicis, bet
kaut kas jau paliek manā atmiņā, un kaut kas aizķerās, un rakstot grāmatu, tas atkal nāk ārā, un tad tu vari ielikt kādas epizodes no mērsadznieku dzīves, no mērsadznieku kaķiem, vai ne? Un es domāju, ka tas kaķa prototips vēl tagad staigā, lai gan tie laiki ir senāki, bet tā ir. Tā notiek rakstniecība, tā rakstās grāmata. Ja mēs vēl par grāmatas saturu un to, kā tad tas sasaistās ar tavu dzīvi, kā tad tev garšo sīpoli? Jo lasot grāmatu, katrā vietā, kur bija gan Latgalē, gan Kurzemē, kur tika pieminēta ēdieni, sīpoli bija tā, ka man likās, es arī tā kā būtu iekodusies kādā sīpolā. Ēdienreizes un ēšana ir cilvēka dzīves neatņemama sastāvdaļa. Bez tā cilvēks nevar dzīvot. Un kāpēc man grāmatā būtu jāizlaiž kaut kādas lietas, kas saistās ar ēšanu? Manuprāt, tas, ko tu esi arī pieredzējis, kādas ēdienas tu esi ēdis un vienās mājās, otrās mājās, vai tas, kas tev garšo, kāpēc to neaprakstīt? Jo tur arī daudz brētliņu, teiksim, ir pieminēti, vai ne? Un daudziem saskrienas iekals mutē lasot par brētliņiem, kuriem garšo brētliņi, teiksim. Un tu pieminēji sīpols, man līdz šim neviens nebija pieminējis sīpols. Kaut kā tiešām bija gan tas loģiski pie zivtiņām sīpoliņi ir ļoti labi, un arī vai tajās zupas epizodēs netika teikts, ka tos sīpols pieliek klāt arī, tā kā... Kas tā ir par zupu bez sīpola, vai ne? Akcentam. Brauciens uz Latgali, tad tas arī ir no tēta tiešām dzīvē piedzīvotā, ka viņš ar tiem kulpinājumiem brauca autobusā. Jā, tiešām mēs braucām uz Latgali ar pirmo agro autobusu, kas gāja uz Rīgu. Bija 5:15, atceros, vēl gāja Ikarus no Mazības, manuprāt, gāja. Un tālāk mēs braucām uz Latgali, uz Preļiem, un no Preļiem uz Stabulniekiem. Un ko tad no zvejnieks var aizvest? Protams, ka zivis, vai ne? Un tas pārsteigums, kā cilvēki Latgalē ierauga žāvētas zivis, un tas bija liels, un es domāju, par to arī vajadzēja uzrakstīt, mamma bija skolotāja, un viņa bija augusi lielā ģimenē, viņai arī bija daudz māsas, un visām māsām bija kaut kas jāizved, un labākais cienas bija zivis. Es domāju, ka traļmeistaram mēs liksim punktu, jo savādāk es pārāk daudz arī tiem, kas nav lasījuši, būs jau priekšā pateikusi, kas tur ir sagaidāms, bet tiešām iesaku arī izlasīt Gunteru grāmatu. Viena lietiņa gan es vēl no tā paņēmušu, kas man te ir piefiksēts par slēpšanos no robežsargiem. Mums, tiem, kas ir tagad jau brīvā Latvijā dzimuši jaunieši un cilvēki, viņiem ir tikai tie nostāsti par to, ka ir šī robežsardze bijusi un ka tiešām ir bijis jāslēpjās un ir šīs teritorijas, kurās tu vari būt un kurās tu nevari vienkārši tā iekļūt. Varbūt, ka vari par tām atmiņām, kā bija to piedzīvot. Mērsagostā bija postenis, kuri pārbaudīja kuģis, kuri gāja jūrā, un bez robežsarga atļaujas kuģis vispār nevarēja doties jūrā. Atkarībā no tiem robežsargiem, kas tur strādāja vai dienēja, viņi izturējās dažādi. Pa lielam viņiem bija vienaldzīgi tās lietas, jo viņi varbūt arī saprat, ka tā robeža nav nemaz tik, kas saka, tuvu, ka cilvēki tik vienkārši neaizbrauks un neaizmoks uz kaut kur Zviedriju. Tā kā formāli reizēm viņi izturējās. Bet to, ka te bija aizliegtā zona, to arī vēl daudz atcerās. Un es pats braucis pie vecākiem ciemos caur mežiem, jo es nebiju nokārtojis to iebraukšanas atļauju. Man vajadzēja mest pa meža ceļiem līkumu un izbraukt kaut kur ārā tā, lai es varētu tikt pie saviem vecākiem ciemos. Jā, tāda laika bija, bet mēs tas pozitīvais bija tas, ka robežsargi neļāva iebraukt arī citautiešiem šī zonā. Un tas, ko es tā grāmatā rakstu, ka mans tēvs, piemēram, neapguva krievu valodu. Viņš nevarēja neko nesaprat, vai ne? Un vienīgais viņam populārākais teiciens bija skoļko stojiet, ja? Jo to viņš parasti Rīgā tirgu prasīja, kad mēs kādreiz par retam aizbraucām uz turieni. Bet tādā veidā šī te pierobežu zona saglabājās ar savu
to kultūras slāni, kas bija no agrākiem laikiem izveidojies. Un tomēr tas, es domāju, ir atstājis iespaidu arī varbūt uz šodien, ka mēs šeit esam tomēr, es pat nezinu, vai ir kāda krieviski runājuša skola, vai kur notiek, varbūt Talsos vēl ir kādas klases, bet principā šeit Kurzemē maz tāda skola pat ir, ja? Un nav bijušas nekad. Kas ir tas, ko varbūt tu jūti, ka tu esi paņēmis līdzi no tā bērnības Guntera pieaugot? Tās lietas, ko tu esi gribējis, vai arī kuras vienkārši, tu esi sapratis, gribot vai negribot, tās lietas ir atnākušas līdzi? Jā, tas ir tikai sarežģīts jautājums, Āja. Ko tu vari paņemt līdzi no bērnības? Protams, atmiņas ir tas pats galvenais, ko tu esi paņēmis, un kā tu esi dzīvojis savā bērnībā šeit šajā jūras ciematā. Cik daudz tu esi staigājis gar jūras krastu, un cik daudz tu esi daudzījies ar puikām sētā un spēlējis bumbu, un dalījies ar pirmo košleni, ko tu esi, ko tev pusīti no tāfelītes ir uzdāvinājis klases biedrs, kuram atsūtīt bija paciņu no ārzemēm. Un tad ar to puskošļienu tu vēl visai sētai padalījies, ko tu visu dienu jau bija košļājis. Tā kā, tur ir daudz tās atmiņas ir, bet kas man līdz šodienā ir? Es domāju, ka viņš tādā pamazām lien ārā, un tagad tu paprasīji, man tā košļiena uzausa atmiņā, ja. Tāda īpaša atmiņa. Pēc izglītības tu esi inženieris, kā var šur tur lasīt. Kā tu nonāci tieši pie tādas profesijas? Izglītības jautājums, tu zini, ļoti sarežģīts, vai ne? Un sevišķi Mērsagā. Tādā laikā Mērsagā bija 8 klases un 8-gadīgā skola. Un, protams, es kā bērns pabeidzot 8 klases īsti nesapratu, kur tam man tagad jādodās, uz kurien būt mācīties. Un pirmā doma man bija tā Laidzes tehnikums. Un, tehnikums, varbūt uz turieni. Bet paldies manai mammai, kura saprata, cik liela nozīme ir izglītībai, cik liela nozīme ir vidusskolas izglītībai. Viņa mani ieteica doties uz Rīgas 2. internāta skolu, kura bija ar matemātikas novirzienu, bet ar to stingrību, kāds bija tā laika internāta skolā, ar to disciplīnu. Bet tā izglītība bija laba, ko es tur dabūju, bet tad atkal nāca nākošā dilēma, kur man mācīties tālāk, vai ne? Par ko es vispār gribēju būt. Un man likās, ka kļūt par inženieru konstruktoru un strādāt ar kaut kādām automātiskām iekārtām, konstruēt šīs iekārtas, man likās, ka man bija tāda utopiska doma, tad varbūt beidzot rastos kaut kāds bezdarbs un cilvēki vairs nebūtu tik slinki, vai ne, jo viņu vietā daudz ko padarītu mašīnas, būtu cilvēkam jādomā. Tas sociālisms bija tāda lieta, ka cilvēki bija tādi pasīvi un neaktīvi un vienkārši izmantoja to, ka var daudz ko nedarīt un nestrādāt arī efektīvi nestrādāt. Šobrīd tu esi Mērsragā, bet cik es saprotu, ja tu darbojies Salaspils amatieru teātrī, tad tomēr tas ceļš kaut kādu brīdi tev ir vedis prom no Mērsraga. Kā varbūt var pastāstīt par to laiku, ka tu īsti tā kā varbūt Mērsragā nedzīvoji un kas bija tas, ar ko tu nodarbojies tajā laikā? Mans aktīvās darba gaitas viss ir pagājušas ārpus Mērsraga. Es pastrādāju pēc Politehniskā institūta beigšanas, pastrādāju kokapstrādes rūpnīcā, jo tas bija veids, kā ģimenei nopelnīt tādu mazģimeņu kopmītni, kur man bija jārūpējās arī par dzīvesvietu, jo tādiem lauku bērniem jau Rīgā neviens viņus īpaši negaida. Un tad es pēc tam nokļuvu Ulbrakā. Tur bija Lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas institūts. Un tad, sākoties pārmaiņu laikiem, es sapratu, ka es varētu izvēlēties, ka iet un kļūt par uzņēmēju. Un pamazām praktiski no nulles, ar ļoti minimāliem līdzekļiem, es izveidoju savu uzņēmumu un ilgus gadus diezgan praktiski ap 17 gadiem nostrādāju savā uzņēmumā. Un tad, kad arī tur vēl
tās krīzes momenti sākās 2008. gads, kad mans uzņēmums bankrotēja, un tad mēs atkal būvējām citu uzņēmumu kopā ar citiem draugiem, bet beigās pienāca pensijas gadi, un pienākot pensijas gadiem, un pienākot arī Covid krīzei, es nonācu atkal Mērsagā, un strādāju attālināti pēdējos gadus pirms pensijas un sapratu, kur var būt labāka vieta, kā šeit Mērsagā. Nevar jau tā laikam teikt, bet cik ļoti daudz ir runāts arī mūsu šajās intervijās, kaut kādi šie pārmaiņu punkti dzīvē ir tieši bijis šis Covid laiks, kad cilvēki ir sapratuši un arī kaut kādā ziņā tāpēc nonākuši Mērsragā, ka ir tiešām bijis šis brīdis kaut kādā ziņā ne viss sliktais ir slikts, varbūt, ka tieši... Jā, ka tu atrodies Mērsagā, tu strādā, saprot, ka attālinātais darbs ir ļoti laba iespēja tev strādāt un būt tajā vietā, kur tu jūties ērti, un tev jāpavada nescik daudz laiks pārvietoties no punkta A uz punktu B. Tas ir vienkārši pazaudēts laiks, bet Mērsagā tas viss atkrita un sniedz tev citas iespējas, vai ne? Es jau minēju, ka tu darbojies Salaspils amatieru teātrī un arī Mērsragā, arī Pļauju-Muižā, bet šobrīd, cik mēs zinām, tu vādi Laucienas amatieru teātri. Kā tu jūties par to, ka tas no tā dalībnieka tu esi kļuvis par vadītāju? Tas bija šī gada izaicinājums, un man piedāvāja šo te iespēju, un es neilgi domāju, es sapratu, ka man gribās vēl kādu izaicinājumu savā dzīvē, un gribās pamēģināt arī kļūt par režisoru. Jo man bija ļoti labs tāds režisora paraugs Salaspilī. Tā bija Edita Neimane, profesionāla režisora, un es viņu ļoti cienu, un viņa atstājusi zināmas pēdas manī. Un tagad es mēģinu to viņas skolu vai viņas pieeju režisēšanā Laucienas teātrī ieviest. Un es jau nezinu, kā man izdosies. To mēs redzēsim. Režisoriem bieži vien izaicinājums ir tas, ko tad īsti iestudēt, kur kādu lūgu izvēlēties. Varbūt, ka tev tas ir tas trumpis, jo tu pats raksti lūgas. Varbūt, ka tu vari pastāstīt par savām lūgām. Es saprotu, 3 kopā šobrīd, ja? 3 lūgas. 3 lūgas ir uzrakstīts, jā. Un faktiski 4. kopā ar Laucienas kolektīvu arī uzrakstīti ir. Un mēs dotā brīdī strādājam pie 4. lūgas, jo tiešām bija grūti atrast kaut ko tādu, kas interesētu visus. Tad mēs nolēmām kolektīvi kopīgi strādāt un pie idejām, pie domām, un mēs esam kopīgi izveidojuši lūgu. Cerams, ka uz pavasara pusi viņa nāks klajā un varēsim to parādīt arī citiem. Tas izaicinājums, kas bija, un tāpat lūgas izvēle arī ir diezgan sarežģīts process, kurā viņi ir jāpatīk gan režisoram, un jāpatīk gan kolektīvam. Ja viens no šiem elementiem iztrūks, tad nevar tā pilnvērtīgi strādāt. Kā ar Lugu Vollis? Tā arī šogad šur tur ir dzirdēta tieši kā lasījuma veidā. Vollis ir aizgājis lasījuma veidā, un es nemaz par to nepārdzīvoju. Mēs esam tādā plašākā sastāvā viņu arī Krišjāņa Valdemāra dienu ietvaros nolasījuši Tallas novada muzejā, kopā ar Mārtiņu Vilsonu bijām, un vēl citus pieaicinājām lasītājus. Jā, tas ir veids, jo man, piemēram, no bērnības nāk līdz tas, ka es daudz klausījos radio un bija visādi radio uzvedumi un radio lūgas. Un kāpēc gan lūga nevarētu būt šādā veidā, lasāmā veidā ar pacensties ar izteiksmes līdzekļiem uz to brīdi nolasīt, un viņam aiziet arī tādā lūgas lasīšanas izpausmē. Un nemaz necīnīties to veselu gadu un nemocīties tur ar rekvizītiem, ar uzvešanām, ar lomu spēlēm tur. Jā, esmu apmierināts par, ka Vollis ir aizgājis un cilvēki viņu atpazīst.
Un varbūt arī vēl kādreiz kāda luga, nav obligāti viņai jābūt skatuves, viņa kaut kur izlasīt. Kā tu pats raksturo to sajūtu, kad arī grāmata, viņa, principā tad, kad viņa nonāk pārdošanā, viņa ir uzsākusi jau tādu savu dzīvi, kuru bieži vien varbūt pat tu vairs īsti kā nevar ietekmēt, kurus ceļus tad tā grāmata sasniegs un cik tālu sasniegs un kas to izlasīs un kas tālāk varbūt ar to, kas ir izlasīts, notiks. Un arī ar šīm lugām, kaut vai pirmā reize, kad publiski tiek lasīts kāds fragments no tevis radīta darba. Liels gandarījums, ka iznāk grāmata, ka tu turi pirmo reizi šo te grāmatu savās rokās. No tās emocijas nav aprakstāmas, tas jāizbauda pašam. Un tas pats ir ar lugu, ka tā luga tiek lasīta, protams, ka ir liels gandarījums. Bet tikko grāmata ir grāmatnīcās un cilvēki viņu sāk lasīt, tas ir tā, ka es palaidu savu bērnu pasaulē, izaudzinājis viņu, un viņš tagad dzīvo savu dzīvi. Ja? Un tas, kas nāk līdz, pa laikam tie tikšanās ar lasītājiem, kuri ir lasījuši to grāmatu, kuriem ir kaut kas paticis, kaut kas nav paticis, un tad viņiem ir jautājumi. Un es labprāt, dodos uz bibliotekām un tiekos ar lasītājiem, kuri ir lasījuši vai kuri vēl gatavojās lasīt. Un tas arī interesants process, ko cilvēki saskatījuši tavā grāmatā. Kas viņam aizķēries, kāds teikums no grāmatas, kāds citāts no grāmatas, tas man katra tikšanās man ir pārsteigums. Kādam sīpoli, jā? Arī, mēs par tevi nebijām runājuši par grāmatu, jā. Tas tikai tāds, un īstenībā, tas, ka, manuprāt, man saskana, tava literārā rakstīšanas gauma saskana ar manu lasīšanas gaumu, jo man tiešām patīk lasīt to, kas ir tāds reāls un dzīvē tiešām sastopams. Un lasot tavu Traļmeistaru, tiešām ir sajūta, ka tu esi tajos notikumos blakus stāvošs vai kā filmu skaties un zini, ka tas tiešām reāli arī ir piedzīvojams. Jāsaka, gan varbūt ir bijis piedzīvojams, jo no tā, kas ir lasāms Traļmeistarā, jau daudz, kas vairs mūsdienās tādā veidā nenotiek. Pieredze ir tā lieta, kas ir jāliek lietā. Un mums ir tik daudz cilvēku ar pieredzi, bet tā pieredze viņa aiziet kaut kur reizē ar to cilvēku. Un tas ir viena no tiem rakstniecības stūrakmeņiem, ka tu vari izmantot savu pieredzi. Un cilvēki savā mūža gaitā uzkrāja šo pieredzi un veids, kā tu izmanto savu pieredzi, atklāt to citiem, ir ierakstīt to grāmatā, izveidot literāru stāstu, izveidot notikumu secību un tā, lai tas būtu arī interesanti citiem lasīt. Tas ir viens svarīgs elements. Bet šī nav tava pirmā grāmata. Pirms tieši 10 gadiem laikam iznāca pirmā grāmata. Vai tu vari pastāstīt mazliet par to? Jā, pirmā grāmata radās arī vienkārši tādā nezināmā veidā, jo es sapratu, ka tas cilvēks, par ko es rakstīju, tas ir Teodors Kalnājs. Viņš ir arī mūsu novadnieks no Laidzes. Un tad, kad viņš nomira, es saprotu, kas paliek aiz šī cilvēka. Un pat cik viņš man sanāk attāls radinieks ar viņa sievas līniju, kas dzīvo Amerikā. Es domāju, man taču ir tā iespēja varbūt atstāt aiz šī cilvēka kaut kādu vēstījumu. Ja? Tas ir dokumentāls stāsts par Teodoru Kalnāju dzīvi, par Latviešu leģionu virslietnantu, par viņa gaitām arī kara laikā un arī pēc kara. Tā kā tas man bija tā kā pienākuma apziņa, ka kaut kāds augstāks spēks man to lika darīt, un es vēl pēc šīs pirmās grāmatas uzrakstīšanas pat tā īsti nebija aizdomājies, ka es varētu rakstīt vēl, bet redz, kā atgriezās tā rakstīšanas gribēšana, vai ne? Un tu esi arī tā kā mazliet paskolojies, cik es zinu. Jā, vajag paskoloties, jo tas iedod tādu pamatu un drošības sajūtu, jo Ingas Žoludes kurs, kurš arī sākās Covid laikā, jā, ko varēja attālināt, mācīties, es labprāt tajā pieteicos gada garumā, un
un tur jau viens no pienākumiem tur bija jāsāk rakstīt, vai ne? Es gan iesāku rakstīšanu ar lūgu. Bet Inga teica, paklau, bet tu viņa pateica, ka tā lūga bija uzrakstīta, jo gandrīz viņa teica, es tev daudz ko nevarēšu palīdzēt, tad lūgas rakstīšanā, no dramaturģija nav manā ziņā, tev jāmācās pie kāda cita, pie Laura Gundara, piemēram, vai ne? Un tad, kas bija lūgu uzrakstījis, man tikai bija pagājuši 3 mēneši, un vēl, kā saka, ir ko mācīties, tad ķēros pie trājmeistara. Praktiski tādā kursa laikā arī iesāku rakstīt šo grāmatu. Kā ir pēc tam, protams, darbs ir uzrakstīts, un tad nonāk citu cilvēku rokās, kas pasaka, to varbūt vajag citādāk, to varbūt var tā atstāt. Kā ir tā sajūta, ka tev kaut kas it kā ir jāmaina tajā darbā, ko tu, tev liekas, tev ir uzrakstīts, un tā tam vajadzētu būt? Vai tomēr tu tā brīvi jūties un saproti, ka ir labi, ka ir skats no malas, un ka tas skats no malas ir droši vien profesionāls, un tas ir vērā ņemams? Protams, ka jāieklausās ir profesionāļos, un pirmkārt man jau pirmais tāds atbalsts bija Inga Žalude, kuras laikā tev sniedz šo tādu cilvēcīgu un arī profesionālu atbalstu un iedrošina un kā saka, paskaidro daudz ko. Bet tad, kad jau esi nonācis pie gatava darba, tad jau ir svarīgi, ka kāds tev izlasa to grāmatu, arī varbūt iedot kādu pirmo komentāru par kā viņi, kāds ir tās domas. Un tā, ka grāmata nonāk izdevniecībā, tad tev tiek piešķirts profesionāls redaktors. Un manā gadījumā es domāju, ka man ir ļoti, ļoti laimējies. Man piešķīra redaktori Gundaga Blumbergu, kura ir rediģējusi ļoti daudz grāmatas un ļoti slaveniem rakstniekiem. Un viņa bija pietiekoši stingra, bet es uzskatīju, ka tā bija atkal laba skola. Jo dzīvē viss tas, kas mūs nenogalina, tas tikai nāk par labu, vai ne? Un dzīves skola ir laba lieta, jo tu atkal nākošā grāmatu rakstot, tu atkal jau būsi gudrāks nekā to darot iepriekš, vai ne? Jā, tā kā ir vajadzīgs viedoklis no malas, ir vajadzīga kritika, arī tie, kas raksta recenzijas, es arī labprāt, es pat esmu uzprasījies, pakritizēt arī kaut ko, lai es varu pamācīties, vai ne? Jo tas autoram nāk par labu tikai turpmākā dzīvē. Vai ir iecer par vēl kādu literāru darbu? Jā, protams, tā ir mana dzīves būtība un sastāvdaļa, jo bez rakstīšanas es tagad vairs nevaru dzīvot. Jā, es esmu iesācis darbu pie nākošās grāmatas, un tas būs lielāks darbs un apjomīgāks darbs un vēsturiskāks, varbūt vairāk, tā kā daudz es te nedalīšos par to, bet es ceru, ka nonākšu arī līdz rezultātam. Jūra ir tavos literārajos darbos, bet ir vēl kāda ideja, kuras pamatā arī ir uzsvērta tieši jūra, un tas ir vokālās mūzikas konkurss Jūra 1, kuras idejas autors es tieši tu, Gunter. Pastāst, kā nonācām mēs pie tā, ka šogad jau 4. gadu, nākamgad jau 4. gadu konkurss notiks. Es pat godīgi sakot, nezinu, man kaut kā salikās, vai tas bija toreiz pēc kaut kādas netīšām noklausītas dziesmas Baltā saule, kas man jau sen ir patikusi šī dziesma, jo tur ir jūra 1. Un atceries, kā mēs par šo konkursu pašā iesākumā runājam, ka man bija kaut kāds savādāks nosaukums, vai ne? Un tu palaboji šo nosaukumu un teici, nē, tur būtu labāk šis te nosaukums Jūra 1. Un es domāju, cik tas bija kolosāli, ka tu to izdarīji, jo tiešām tas bija, tā kā ar āmuru un naglai pa galvu, ja? Precīzāk jau nevarēja vairāk šo konkursu nosaukt, un turklāt tās bija rindiņas no šīs te dziesmas, un man ļoti gribētos, lai šis konkurss nepazūd, lai viņš aiziet
no gada uz gadu un kļūst varbūt krāšņāks ar kaut kādām vēl papildus, teiksim, tādām jūras lietām vai ne. Tā kā es ļoti priecīgs, ka šis konkurss mums ir izdevies kopīgi ar tevi. Jā, un mums jau tā jāizstāst tiem, kas nezina. Vispirms tapa šis sarunu cikls Piestātne. Un tad, kad Guntars nāca ar ideju par vokālās mūzikas konkursu, mēs sapratām, ka mums ir nepieciešama kāda, tā bāze, uz kuras pamata mēs varētu veidot šo konkursu, un tad tapa biedrība Piestātne, kur arī aizņēmās tieši šī sarunu cikla nosaukumu. Un īstenībā šis nosaukums mums arī ar Lauru nenāca ļoti viegli. Mēs pat ņēmām vārdus un grāmatas šķīrām vaļā un skatījāmies, kurš varētu būt tas īstais vārds. Un tad vienā dienā galvā ieskanējās Piestātne. Un tad likās, bet tāds vārds vispār ir? Kāpēc tāds tā savādi skan? Taču ir tāds vārds, mēs dzīvojam pie Mēršragā, pie ostas, Piestātne, kur vēl atbilstošāk un piemērotāk. Un tiešām pēc tam ir šis jūra vien. Un liekas, ka tiešām dzīvē notiek dažādas tādas sagadīšanās, veiksmīgas satikšanās, kas noved pie skaistām lietām. Un man liekas, ka tu tiešām esi arī tāds tilts starp cilvēkiem, kā es arī iesākumā minēju, jo tajā brīdī, kad tika izsludināts Talsu novadā veidot iedzīvotāju padomes, man šķiet, ka tu biji viens ļoti, ļoti aktīvs tāds bīdītājs, tev jāiet pieteikties. Un tad, kad mēs pavaicājām, Gunter, bet tu arī pieteikumu iesniedz? Nē, es nē. Bet man šķiet, ka pateicoties tev, mums padomē darbojās divas ļoti aktīvas Lienes. Viena no Lienēm mums palīdzēja arī biedrībā veidot šo projektu pieteikumu, lai notiktu iedzīvotāju fórums. Un otra Liena, ko mēs dzirdējām arī iepriekšējā epizodē, liekas, ka ir mācējusi iedvesmot mēršradzeniekus un pacelt arī brīvprātīgo kultūru Mēršragā tādā citā līmenī, varbūt kā līdz šim tas ir bijis. Un izrādās, ka arī, kaut kādā ziņā tu šos cilvēkus esi kaut kad saticis un mācējis vienkārši pateikt, es jums attaicināšu uz nākamo biedrības sapulci Lieni, iepazīsimies un parunāsim. Un tāpat ar otru Lieni, ko tad runājām, mums vajadzētu fórumā iesaistīt darba grupās vai kur, lai viņi ir. Un pēc tam no tiem mazajiem satikšanās mirkiem tiešām ir notikušas lielas lietas. Kā tu tās saredz tos cilvēkus, kas varētu darīt? Jā, labs jautājums arī. Bet man ir tāda sajūta, kas reizēm sajūtu cilvēku. Un sajūtu to cilvēku, kāds viņš ir. Jo, manuprāt, man tas nāk kaut kur no bērnības. Tagad arī tā doma tavu sakal. Mana mamma mācīja ar cilvēkiem runāties un uzklausīt cilvēkus un mēģināja viņus saprast. Un es domāju, ka man ir kaut kāda palikusi tāda īpašība no viņas, jo es mazs zēns būdams atceros, ka nāca kādreiz, man mamma daudz slimoja un nāca, cilvēki viņu apciemot, bet viņi ilgi runājās un par daudz ko runājās un es noslēpos istabā kaut kur tādā klusākā aktiņā, uzvedos ļoti klusi un klausījos, ko viņas runā. Un es arī mēģināju izprast tos cilvēkus, tāpat kā mana mamma to darīja, un manuprāt, ir kaut kas palicis no tā, un es ātri vien varu saprast manā vērtējumā, pēc manās vērtēšanas skalas, kurš pēc manas skalas ir labs cilvēks, un kurš varbūt vienkāršs cilvēks, vai ne, un kurš var noderēt varbūt tur un varbūt tādā veidā, un šīs divas aktīvās Lienes, manuprāt, viņām bija jābūt iedzīvotāju padomē, vai ne? Un manuprāt, abām vajadzētu būt arī biedrībā vēl, vai ne? Tas arī mums vēl. Tā kā, jo faktiski jau viss, kas notiek, veido paši cilvēki, kas dzīvo uz vietas, ja? Neviens jums nenoliks priekšā kaut ko gatavu. Ja nebūs cilvēki, ja nebūs vietējā kopiena, kura grib un vēlās kaut ko darīt, un tā kā šogad ļoti daudz brīvprātīgie, un man vienkārši ir prieks par to, ka tik daudz brīvprātīgie iet un cilvēku un dara, un neko neprasa par to. Es domāju, ka tas ir ļoti pareizs ceļš, un tas, ka mēs
kā iedzīvotāju padomu esam, kā saka, pirmā un spēcīgākā pašā novadā ar tādu lielu atlasi, kas mums bija, vai ne, pie vēlēšanām. Tas arī liecina, ka ir mērsaznieki, grib kaut ko darīt un grib darīt to, tās vajadzīgās lietas un darīt to pareizi. Un tad mums vajadzīgi daži līderi, kuri mūs tā pavelk atkal pareizā virzienā. Es domāju, ka Lienēm tas izdodas. Jā. Kā tu raksturotu Mērsragu 2021. 5. gadā? Es vēl aizkavējusies. 25. gadā. 2025. gadā. Nu, Mērsrags uzsācis tādu pārvērtības ceļu, es domāju, šajā gadā. Jo kaut tās pašas iedzīvotāju padomas. Varētu jau viņus arī kritizēt kaut kādā veidā, ka viņas varbūt vēl nestrādā ar tādu pilnu jaudu, ka uz tādiem 50%, ka tā koordinācija ar pašvaldību, ar pārvaldnieku un tie veicamie darbi un tā pati stratēģija, kas varbūt palikusi ne līdz galam izstrādāt no mūsu iedzīvotāju fóruma, ir lietas, par kurām mēs varētu padomāt un pabeigt tās lietas, jo iedzīvotāji jau redz. Un es arī redzu, kas tiek paveikts un kas netiek paveikts. Un gribētos, lai šī cilvēka uzticība iedzīvotāji padomei, kā tādai kopienas virzītājai, būtu lielāka. Un tas, kas mums aizgāja, teiksim, šogad labi, tas bija tās kultūras lietas, vai tās kultūras tā sadaļa, ko vadīja Liena Valdmane. Viņa ir cilvēks ar abrinojumu enerģiju un abrinojumu prātu un veidu, kā to dara, un arī tas mecenātisms, kas nāk no viņas, tas ir arī apbrīnojams. Es domāju, ka viņa iegulda daudz personiskos līdzekļus, daudzos pasākumos, kas ir notikuši Mērsagā. Manuprāt, mērsaznieki daudz ko no tā vēl nav sapratuši, jo ko nozīmē ziedot? Ko nozīmē ziedot kopīgām labumam? Ko nozīmē ziedot kopienai, kopienas darbam, kopienas labsajūtai? Vai cilvēki to novērtē, vai cilvēki vienkārši pasmīn, vai cilvēki vienkārši izmanto šo situāciju? Bet es domāju, ka mērsazniekiem ir jāiemācās arī ziedot tiem labajiem darbiem, kas šeit notiek, ko šeit cilvēki grib šeit darīt. Bet es domāju, ka Mērsags ir ceļā uz to. Un ka Mērsagam ir jāparāda, ka mēs varam būt kopiena, kura var būt paraugs citām kopienām. Un cilvēki brauks pie mums un prasīs, kā jūs to paveicāt? Kā jums tas izdevās? Lienas jautājums sanāk tev, lai gan viņi nezināja, ka tu būsi mūsu nākamais viesis. Lienas jautājums bija tāds: iedomājies, ka ir 2050. gads, kas Mērsagā tika izdarīts 2026. gadā, lai 2050. gadā mēs varam teikt, ka Mērsrags ir labākā vieta Latvijā. Tas pat ir jārunā par to, ko mums vajadzētu izdarīt 26. gadā, vai ne? Tā sanāk, jo tas laika nogrieziens ir pārāk liels un daudz kas mainās pasaulē un Latvijā un arī novadā. Kas mums būtu jāizdara 26. gadā? 26. gadā, es domāju, mēs veidojam šo te gadu un dzīvi Mērsagā vismaz nesliktākā 25. gadā, ja? Un iesaistam vairāk cilvēkus no malas, iesaistam cilvēkus no tos, kuri paraduši sēdēt pie televizora, baudīt kultūru caur televizoru,
un neiet ne uz kultūras namu, neiet ne uz citiem pasākumiem. Es domāju, mums ir jāuzjunta šie te cilvēki kaut kādā veidā, lai arī viņi sajūtas, ka viņi ir mērstadznieki, nevis tikai tāda saurup stāvoša tautas daļa. Un tas nebūs viegls process, tas nebūs arī 26. gada droši vien, bet kaut kādu daļu no tiem, kas ir iesūnojuši, tos vismaz piedabūt pie mūsu aktīvā bara, kas aktīvi iet un darbojās. Un kāds, Gunter, būs tavs jautājums mūsu nākamajam sarunu dalībniekam? Es to neesmu padomājis. Un tavam nākošais intervējumais, ja? Kāds būs tavs personiskais ieguldījums nākošajā gadā Mērsaga pagasta dzīvē? Paldies! Mēs šodien sarunājāmies ar Gunteru Ceravu, un es, noslēdzot šo epizodu, izmantošu iespēju Gunteram iedot pildspalvu un savu eksemplāru, lai Gunters man atstātu kādu, varbūt vēlējumu vai vienkārši atmiņas vārdu šajā grāmatā kā autors. Un mēs tiksimies jau nākamajās epizodēs. Piestāj un ieklausies. Sarunu cikls Piestātne.